sveiciens visiem. Čau. Mēs šodien iznācam uz mūsu krasmo pastaigāt. Mums jau rudens iestājies. Ārā nav vairs silts. 19. novembris. Jā, 19. novembris. Ārā 20 grādi. Saule gan ir siltāka, saule siltīgi labi. Jā, 25. 25 pat rādas, jā. Nu, pa vakariem kaut kur 17 grādi, 16 pat paliek. Naktī vispār tur jau pat krītās raksta, ka līdz 10. Es jau īsti ārā neesam naktī, bet tā raksta. Istabā pa temperatūru rādīt no rīt 20 grādi. Tā kā nav. Es saprotu, ka mājās tagad ir daudz riebīgāks laiks. Bet priekš mums šitas jau ir augsts pēc 4 mēnešiem 3-5 grādos. Dienu un naktis liekas, ka ir augsts. Viņš jāsāk ģērbties. Mūsu promenāde arī jau tukša. Tirgotāji gan vakarā nāk kaut kur ārā kādiem 4-5, bet viņi ātri var iet prom, kaut kur jau 7 jau pakojās prom, tukši cilvēki arī maz paliek. Kaut ko jau vēl tirgotāji. Dārziņas, drēbīts. Tā mums te tagad tukši, klusu, mierīgi. Mājās arī te šajās maz iedzīvotāji palic. Rēt vakaros logi deg, kur gaisma. Jūra samērā mierīgi. Mums gan aizvakar lietas līja visu dienu. Tā, ka mums apmēram Latvijā, ka līst. Pirmo reizi tā tagad bija. Jau laikam biežāk būs. Te ir rudenī tāpat, kā pie mums apgraiz visas krūmus. Īstā graizīšanas laiks, un savu kaudzi sakrautē, zinās. Visās malās viņi graiz, kā apzāģē kokus. Tas īstais brīdis viņiem laikam. Mums vien kafejnīca viņa jau strādā. Filkuša plēvriņķi. Ja mums var cept zivu dabūt, cik es zinu. Vilgus. Tur tālāk bija kafejnīca liela. Un tā bankrotēja. Pie tā, ka te cenas arī tomēr ceļās. Pirktspēja laikam nav tik liela tiem turkiem. Viņiem tas biznes. Un pārdevuši tagad. Kaut ko pārtais. Nezinu, kas nu būs. Tā jau redzēsim. Jā, te viss pārtais. Kas būs, nezinu. Restorānā šodien maz cilvēku. Maz kabūzeši. Nezinu, ko viņi izdomājuši. Jā, un vēl viena tā kafejnīca bija.
Tā pa vakariem dažkārt tā kā strādā pat. Nu, ko tur tēju var padzert? Blakus kafejnīca, kafejnīca. Te vienmēr cilvēki. Viņš pūš neliels. Jā, tāds teritorijas visam tas gājām. Labs sakopts, smuks. Ko nopirkt dzīvoklis, satilika, tas ir pārdot. Makšķernieki arī mums ir. Nu, vēl viena kafejnīca. Bet šitā strādā tikai sezonā, vasarā, kad cilvēki te daudz. Bet viņi būs slēgti līdz pat maija mēnesim. Varbūt pat jūnijā. Šitās laipis, tās tā ūdeni, lai varētu labāk ieiet jūrā, tās arī pa ziemceļu ārā. Ar vēju laikam lielu. Redzēsim, tik liela te vēja ir. Un tie viļņi. Kuģu sitesi. Jā. Šitas māja, tos māju kompleksus jums te sauc vispār sitesi. Site. Un tagad te māju kompleksus ir site. Turciski. Te mums sākās tās lielās celtnes. Tie milzīgs. Nezinu, cik viņam stāv skaitīt, cik bija. Aizmirs. Jāsaskait būs. 14 stāvā. Tur vien, man tā liekas, bija pat vēl augstāk vēl tālumā. Man tā liekas, pat bija 16. Tur es tā interesantā būvējuma basēns. It kā močiem te ir aizliegts. Kas te to ievēro? Volejbolisti.
atpūšās. Vesel 3. Viens pat bedra izradis tādu labu. Un tur mums tālumā pikniks. Tas mums patīk. Tur vēl skatos tālumā cilvēki sauļojās un peldās. No kurienes viņi atbraukuši skaidri. Saldēties vēl var. Nu, tad arī peldēties var. Ūdeņi 2 grādi, tā kā peldēties jau mierīgi var. Mums gan liekas tu pa augstu, jo es negribas. Te iegriezīsimies tagad iekšā. Aiziesim līdz šosejai. Un lielais Migros. Un tā māja, Ķīnas mūrs. Te mums jauna celtnes. Šitās mājas sāka celt 22. gada ziemā. Decembrī. Tieši bijām atbraukuši pirkt dzīvokli. Un te viņi pamats slēpš tā mājā. Un kā redzam vēl kādu pusgadu vajadzēs ņemties. Viss maz. Jā. Tā, arī veikaliņš. Viņš arī strādā tikai sezonā, ziema ciet. Kāpēc, ka nav cilvēku. Visi brauc prom. Visi turki lielāko daļu brauc uz vasaru. Tad tiešām ir daudz cilvēku. Karš jūra. Cilvēki. Promenādi pastaigāt nevar. Ziemā tukši. Un tad vēl daudz mājas ceļ. Kam viņi visu tos dzīvokļus pārdos, jautājums? Ot šajā mājā pretī Laviņa mēs īrējām dzīvokli, kad pirkām savu dzīvokli. 2 reizes šeit bija. Decembrī, pagājušajā gadu mājā. Te viņam arī smuki dzīvokļi, tikai vāns istabas briesmīgi maziņas. Nepatika. Tās pretī mājas arī Laviņa 2. Tās tajā laikā tikai sāk nodot mājā pagājušajā gadu. To vienu bija nodevuši, otru vēl nebija. Te privātais dzīvo. Nevācās ārā. Smaržiņa pēc kūts. Kas te mums būs? Laviņa Premium. Ejam uz ielu šosei redzam. Mums viņiem 101. Vienīgais laikam, kas strādā, un tad tur vēl Migros lielais. Te arī nokusuši. Šitā liekas būs skola kaut kāda. Un sēd. Un benzīns. Un gāze. Ko Migros. Aiziesim pastiksim. Kas labs Migrosam? Ejam uz Migros. Vēl gribēju pateikt pa mašīnu numuriem viņiem.
Ot pirmie cipari 2. Tas ir rajons, no kur tā, apgabals, no kur tā mašīna nākusi. Praktiski arī sakrīt ar pasta indeksu viņiem. Ot, Mersinai 33. no mūsu. 01, tā ir Adana. 34. Stambola. Tur vēl pārējais. Tur daudz ciparu, viss neatcerēsies. Skalojamie. Pūves. Un vēl ir veļa 5 litri saulēns. Vēļas. Te 2 litrīga saulēn. Te gan grūti saprast, kas kilograms. Tā ir tēja. Šitā mums ir jāeļa. Čības mums ir. Skatieties, kāds skaistums ir čībām. Tāds ziemai tieši te der. Apkursta nav vēl. Sāgas. Sildītājs, tāds mums kaut kāds jānopērk vansistabā. Vansistabā mazgāties tomēr ir pavēs. Tam padārgiem. Nav ir ziemeļbriedīšiem čībiņas. Neko. Ziemas cepulīts arī ir. Nezinu, cik viņas te. 100 līvs. 100 līvs cepulīti. 2,7. Olas. Tas ir 15. Šitās 30. Vēl te gaļa. Vista. Vesela vista. Vai 90. 100 vai 110. Tas ir migrusā. Mums ir Bimā var nopirkt lētāk. Tu jau dažādas sagrieztas. Kājām atūrīt. Forele. Jūs esars un dorāda. Tāds mums te cenas. Zivīt. Gaļa. Tas ir jārs. Gaļa dārga. Liela lopa matlāja. Piens mums. Dažādi cērieni bērniem pienam. Šī 350 gramu. Šitie. Karī putras. Šeit jau mums ir puskilograms. Dažādas pastas. Medus. Medus burka. 850 gramīgi. Jā, viss viņas 850 gramu. Un ievārījumi. Ievārījumi tā 380 gramu šitā. Arī apakšā. Kafi. Kafi, kā jūs teicu, mums ir dārga. Bet, kad es pastījos, tā Latvijā tomēr viņa vēl dārgāk.
un Jēkabs. 250 gramīgs tas. Nu, dažādi šķīstas. Tad mūsu vieciens, bet viņi dārgāk. Mūsu veikalos viņi cilvētāks 53,50. Alīru. Nu, un dažādas tējas, es teicu, tās te var atrast visādas. Tās tējas. Tās te var dzert. Šitā tēja labi. Liptons savast arī kā labs. Liptons. Cukurs. Tas ir kilograms cukura. Gabaliņos. Pa kilograms. Miltiņiem te plašā izvēlē. Šitie ir 2 kilogramīgi. Nu, lielāko daļu arī visi viņam vidējais ir 2 kilogramīgs paciņas. Ir lielāks arī. Viss priekš konditorijas. Sākšu te rādīt, bet nu te ir plāša izvēle visu. Es viss tāds lietas. Tā kā koja. No eļām mums te ir olīvene. Nu, lūk, tāds te olīveļa. Jā. Ir pirmā spieduma, augstā spieduma, un ir arī karstā spieduma. Jāskatās pēc uzraksta. Lūk, šitā sizma. Un tā ir pareizā. Pirmā spieduma, augstā spieduma. Mums te bija. Un vēl zem nosaukuma Riviera. Tā būs karstā spieduma. Ir kukurūzeļa. Rāztrieksteļi. 5 litri. Konservācija, labi, to visu te rādīt. Nu, lētākā preci te mums ir laikam makaroni. Tos te var ēst uz nebēdi. Kāds tik grib. Tas vēl mums interesants papīrs. 3-2 ruļi. Un te mums ir cik ruļi? 6 ruļi. Un vēl tāds. 16 ruļi. Nē, tas ir pa 40 ruļiem. Pa 16 šitas. Sunīšiem, kaķīšiem. Viskas. Fēliks. Te sunīšiem. Mitrās salvets, tas ir kopšanai galda virsmā, vans istabām, virtuvēm. Ir arī grīdām, mēs arī esam nopirkuši. Ļoti labi māta. Fēri. 2,6 litri. Te ir tāds saimniecības preces daudz. Lāzes, trauki, pannas, katli. Ejam atpakaļ starp mājā. Mums privātais arī dzīvo viens. Na pretī mums būs šitāds mājas. Tur tās mājas, kas sākās, tas ir mūsu
rajons Arbač, Pakšiš, a tagad mēs te Tomjakos. Tā viesnīca punkts par tevi. Tās ceļ un būvē, ceļ un ceļ. Ēka mums kuģis ir, tas esam otrā pusē. Te ir ceptuva kaut kāda mums. Redz, šitāds malks čupiņas te ir ceptuva kaut kur. Nu tā apmēram. Privāta veikaliņš. Nu jā, šeit pa vidu, kur mēs ejam pa tiem ceļiem, trotuāru nav. Saka, kaut kā tā mašīnām jāsadzīvo. Šoks. Nu, veikaliņi. Dārzeņu veikaliņš. Apelsīni pa 30. Kafe. Mums vēl ir veikaliņi. Kerfurs. 101, kurš pavasiem ciet. Tur ir Migros Jet, kurš arī pagaidām ir ciet. Tā, te mums laikam sargi. Jā, sargājam, jā. Tas mums palaižu garām stoktāju. Mums arī pa vidu tāds rinda mājas atrodas. Te, ja neesmu tīri populāri, vienmēr daudz cilvēku skatās. Ar tādām kafejnīcām, tādām vietām, kur nemaz nav tik daudz. Te. Jā, te mums top tāds parciņš. Redām, viņš tāds jauns, vēl koki nav izauguši visi. Tīmums arī mājas. Kaut kur arī latvieši dzīvo. Nav Latvijas, vismaz teiks. Nu, Latvijas. Jā, un priekšā mums vislielākā māja, kas ir tie top. Tur būs luks klases dzīvokļi. Tiešām dzīvokļi liela. Ir tāds šašlika cēt.
Varbūt šaštai kādreiz bez jāpamēģinās mazliet labi. Nu, te mums tā māja un mūsu Migros. Nu, es iekšā neiesim. Mums viņa vasaras beigās atvēra. Šī nedaudz mazāks. Nu, ir krietni mazāks par to, ko mēs bijām. Jā, te būs luks, dzīvokļi, 2+1 ir lieli, dārgi. Un te joprojām nav gatavi. Te ceļ, kad būs. Nezinu, malu vīdes rāsnes. Nu, lūk, esam līdz mūsu iecienītajiem veikali. Varētu teikt, ka mājās jāsaka. Nu, tā te mums izskatās. Un to tad arī laikam beigs. Vesim kaut ko piepirksim, vai bišķiņ. Maizītī. Un tad jau mājām.